bremze te. Tātad labā pusē. Ātrums pārslēdzies otrā. Ātrums pārslēdzās uz augšu. Teiksim tā, ir tā kā visiem arī ielas močiem. Teiksim, pirmais ir uz leju, attiecīgi no neitrālā. Pārējie ir uz augšu. Nu, pietiks mums ar 2 pagaidām ātrumiem, tad tālāk redzēs. Tur jau bišķiņ tā kā izbraukāts jau, tad uzreiz tā tieši pamainīt labo pusi. Man arī, teiksim, vajag braucot labā pusi, nav man mīļākā pusi. Man ir kreisie pagriezieni, un tā līdz ar to arī te uzreiz labajā pagriezienā šļuks. Esmu zemē. Bet tā, forši, jāmācās. Galvenais ir atcerēties, braucot. Es parasti nekad, ja es kaut ko iesāku, to es līdz galam. Es neesmu tāds cilvēks, kas kaut ko iesāk, un tad kaut kas nepatīk, es nevaru, tad nē, parasti es kaut kā, cenšos iesākt to arī pabeigt, lai arī kāds rezultāts būtu. Ir parādījušies tramplīni, vairāk špūres, un vairāk jau kaut kas jāsāk domāt, jāskatās apkārt un tā jāmēģina uztvert, bet, netiek vēl galā ar vienu pavisam muļķīgu problēmu slāpšanu nost līkumos. Kaut kā nesanāk, bet, jācenšas. Ir, teiksim, acu vispār pacelt nevar. Ja, teiksim, sēdiet atlasē, es kritu 2 reizes viņu pacēlu, bet tagad pat nemēģinu, jo tas man tikai vēl vairāk spēks noņems. Lai neteiktu neko sliktu, pārāk pat varbūt vienam otram kungam, Valteram, es domāju, ka pat varbūt priekš pirmās reizes ļoti labi. Var redzēt, ir tomēr kaut kāds ielas mocis bijis un ir braucis, tad bišķīt iemaņas ir labas. Zanai cīņas spars ir. Es domāju, ka viss būs kārtībā, sanāks un viss tikai starta stadijā.